Jā, tā kā joki mazi, godīgi sakot, tikko runāja Raivis Popovu, kurš atrodas tieši Dubovas centrā, un, jā, nesen tika nobombardēti strateģiskie tiešām centri, kas ir Dubajā. Tā ir lidostā, galvenā viesnīca tika pilnīgi raķeti iemaukt iekšā, vai ne, galvenajā viesnīcā, kā viņš pateica, teiksim, tā kā pat vēsturiskajā viesnīcā, kas ir Dubajā, ja, un vēl 3 vietās, kas, teiksim, tādas, ļoti strateģiskas vietas, tā kā Dubaja ir pilnīgi tukša, kā rādīja Raivis Popovs mums video, un viņš vienkārši, tiešām domā, kā tīties ātrāk no pilsētas ārā, ja, lai gan, nekas nestrādā, nekas nenotiek, viss ir pilnīgi, kara situācijā. Cerams, ka manam draugam Dievs palīdzēs izglābties no šī murga un kaut kur aizbraukt uz kaut kādu mazāku pilsētu, vai ne, jo, kas to zina, vai atkal nebūs kaut kādi jauni uzbrukumi, bet, tiešām, tas viss ir nopietni, tas nav joks. Es kādreiz domāju, ka, paskatījos, ziņās, varbūt vēl šaubs kaut kas nākošais. Nē, tas viss pilnīgi nopietni. Tikko Raivi parunāja, tā kā, tiešām atkal ziņošu, kas notiekās, tā kā, ir šausmīgi. Vienkārši, lai Raivim, kas saka, lūksim Dievu, lai Raivim Raivis Popovam, mums latvietim, sanāk izvilkties ārā no tās šausmu vietas uz kādu mazāku, kaut kur lauku pilsētiņu, kur varbūt atkal bumbas nebūs. Čau!